Dakteres Alēnas Butkevičas zobārstniecības klīnikā ortodonti pacientam piedāvā kvalitatīvas ārstēšanas metodes, kas atbilst jaunākajiem un labākiem pasaules standartiem. Kas ir ortodontija? Ortodontija ir nolikt zobus pareizā vietā un žokļa attiecības pareizā vietā tā, lai cilvēkam neveidojās bojājumi, zobu bojājumi, lai zobus varētu iztīrīt pareizāk. Tas nozīmē, ka starp zobiem neveidosies tādas lietas kā mikrobi, aplikums, iekaisušas smadzenes, neveidosies paradentoze. Tātad zobi nesāks vecumdienās kustēties. Pareizi salikti zobi, tā ir ļoti laba funkcija, tas ir pareiza ēšana. Tas ir vajadzīgs vienmēr. Tālāk pareizi salikti žokļi un zobi, ko nodara ortodontija atkal. Tas nozīmē, ka ir muskulatūra, asins pietece, kāda žokļa locīta, tā arī visai sejai. Pareizam sakodienam ir liela nozīme arī muguras skriemeļu un visam pareizai funkcijai, tieši muskulatūrai darbībai. Pāri visam ortodontija ir smaids. Breketes ortodontijā ir visbiežāk pielietotais ārstēšanas veids ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Pacienti nāk pie manis, jo nav apmierināti ar savu smaidu, sakodienu vai zobu estētiku. Ar ortodontiju mēs dodam ne tikai skaistu estētisku smaidu, bet arī novēršam tādu slimību kā parodontoze un karies iespējamo veidošanos. Pieaugušiem bieži dzīves laikā ir zaudēti zobi, un pārējie ir saslīdējuši to vietās. Šos zobus mēs varam nolikt atpakaļ, un protēzists var atjaunot skaistu zobu rindu. Mēs piedāvājam dažādas ārstēšanas iespējas pieaugušiem. Orto ārstēšanai personīgi es dodu priekšroku Damon sistēmai. Šīs breketes ir estētiskas, un tā kā tās lielākoties tiek līmētas pie zoba augšējās daļas, tās ir tikpat kā neredzamas. Tāpat arī pati tehnika, kā tiek bīdīti zobi, ir atšķirīga. Esmu lietojis arī Invisalign zobu izlīdzināšanas sistēmu, izmantojot caurspīdīgas zobu plāksnītes kapes. Šī sistēma tiek izmantota tikai ļoti vienkāršos gadījumos. Reti rekomendēju to saviem pacientiem. Kādreiz lietoju arī brekešu sistēmu, kas tiek stiprinātas pie zobiem no mutes dobu iekšpuses. Man ir liela pieredze šīs sistēmas izmantošanā. Esmu to pielietojis daudzu pacientu ārstēšanā, tomēr rezultāts nav tik labs. Arī ārstēšanas laiks ir ilgstošs, kā arī šī sistēma ir nedaudz traucējoša pašam pacientam runājot, tās novietojuma dēļ. Manuprāt, vislabākā mūsdienās pieejamā brekešu sistēma šobrīd ir tieši Damon sistēma. Damon sistēma apvieno sevī ortodontijas pamatzināšanas un mūsdienu tehnoloģijas vienviet. Tā bija liela revolūcija ortodontijā, kad šī sistēma ienāca tirgū. Tomēr gribu piebilst, ka zinošs un labi apmācīts ortodonts spēs sasniegt labus ārstēšanas rezultātus, izmantojot jebkuru ārstēšanas sistēmu. Savukārt manā praksē, ja vēlos sasniegt izcilību, redzēt skaistu smaidu, es izmantoju tieši Damon sistēmu. Šī sistēma sniedz man vēlamos rezultātus īsākā laika posmā, kā arī ir ērta pacientam. Pacienti izjūt diskomfortu tikai pirmajās 2 līdz 3 dienās, kas ar laiku izzūd. Būtiski atzīt arī to, ka intervāli starp tikšanās reizēm ir daudz retāki. Ar pacientu tiekos tikai katru 2. mēnesi. Cik ilgi pacientam ir jānēsā breketes? Tas ir atkarīgs no katra gadījuma individuāli, kā arī izmantotās ārstēšanas sistēmas. Damon sistēmas breketes ir jānēsā īsāku laika periodu nekā citas breketes. Izmantojot šo sistēmu, būtiski samazinās ārstēšanas laiks. Kopējais brekešu nēsāšanas periods ir 10 līdz 20 mēneši. Jau pirmajos 2 Damon sistēmas ārstēšanas mēnešos var redzēt būtiskas izmaiņas zobu estētiskajā izskatā. Tas pacientam ir ļoti motivējoši, tomēr, ja problēma ir tieši sakodienā, tad izmaiņas pamanīt ir grūtāk. Pacients pats neredz savu sakodienu, to redz tikai ārsts. Sakodiens sāk uzlaboties jau pēc 3 līdz 4 mēnešiem. Tikko klajā nākusi dakteres Alēnas Butkevičas grāmata Ceļā uz smaidu, kurā ir atbildes uz pacientu visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Man mīļie draugi, mani pacienti un visi Latvijas iedzīvotāji. Ko es jums vēlētos novēlēt jaunajā gadā? Pirmām kārtām veselību. Otrām kārtām, lai jums veicās.
tas, ko jūs esat izvēlējušies darīt un vēlaties darīt, lai jums tas viss piepildās. Un piepildās diezgan viegli. Kaut kāds darbs būs jāizpilda, bet lai veiksme, veiksme un veiksme. Tālāk, ko es jums gribu vēl novēlēt? Mīlestību, saticību. Un vēl es gribētu, lai jūs visu dzīvi uzņemtu ar smaidu.